Labvakar! Par jaunāko sportā. Pasaules čempionātā hokejā Latvijai šodien brīvdiena. Rīt ir pēdējā spēle apakšgrupā pret Ungāriju. Ko komanda darīs šodien un kāds ir noskaņojums no Cīrigas ziņojuma Matīs Timofejovs. Pirms noslēdzošās grupas spēles ar Ungāriju Latvijas izlase ledus treniņu neaizvadīja. Komanda pulcējās kopā, lai iemūžinātu valstsvienības oficiālo foto. Vienmēr ir forši pavadīt laiku ar komandu, ar čaļiem, ar saviem draugiem. Tā kā uzejot uz ledus un bišķiņ pabaudot to brīvību uz ledus, ka tev nav jāspēlē, nav jātrenējas. Tas ir kaut kas foršs un pēc tam būs atmiņā. Izlases vīri aizvadīja arī nelielu treniņu Svarzālē. Rīt izšķirošajā spēlē par vietu ceturtdaļfinālā Latvijai pretī stāsies Ungārija, kas līdz šim 5 spēlēs tikusi pie 1 uzvaras. Sakarā ar uzbrukumu ir tas, ka viņi lielu daudzumu metienu izdara pa pretinieku vārtiem, un cīnās vārtu priekšā, tā kā tam jābūt gataviem. Un tās vārtu priekšā viņas būs svarīgas nākamajā spēlē. Tā kā uz to mēs principā gatavojamies un koncentrējamies. Mums play-off jau sākas tagad palielam. Tā kā mums katra nākušo spēle ir jāuzvar, lai mēs cīnītos par kaut ko lielu. Tā kā tas sākas ar rītdienu. Uzbrucējs Edvards Straumakšs komandai pievienojās vien vakar, bet uzreiz bija produktīvs spēlē pret Lielbritāniju un labi sapratās ar maiņas partneriem Mārtiņu Dzierkalu un Haraldu Egli. Ar Dzieru mēs esam vienu gadu, mēs esam spēlējuši visur kopā, un ar Hāri mēs esam vienā maiņā spēlējuši pirmos 2 gadus izlasē. Tā kā ar viņiem ir ļoti viegli saspēlēties. Ungārijas treniņā uz ledus bija vien 2 vārtsargi un 1 aizsargs, jo šodien viņiem ir spēle ar ASV. Latvijas un Ungārijas mačs rīt 13:20. Hokeja studija LTV 7 jau no 12:30. Matīs Timofejovs un Normūns Pavlovskis no Cīrikas, Šveicē. Jā, un pašlaik mūsu apakšgrupā pret Ungāriem spēlē ASV, un otrā perioda izskaņā rezultāts ir 5-1 amerikāņu labā. ASV ir tikai 5 punkti pēc 5 kārtām un tikai 6. vieta, un pēdējās 2 spēlēs pret Ungāriju un Austriju obligāti vajag uzvaras pamatlaikā. Šodien pret Ungāriem 2-0 pēc 1. perioda pārsvars liels, pēc 2. tagad beigās 5-1. Un pašlaik Norvēģija spēlē pret Čehiju Fribūrā, un tur 2-1 Norvēģija labā pēc 2. spēles perioda. Bet tagad vēl par vakardienas vēlo spēli. Mūsu grupā Somija uzvarēja Austriju 5-2, un no apakšgrupas pavisam droši ceturtdaļfinālā ir Šveice un Somija, kas nav zaudējuši nevienu punktu. Latvija 9 punktus 6 spēlēs, tāpat kā austriešiem. Mūsu komanda reāli tātad pretendē uz spēlēšanu ceturtdaļfinālā. Recepte pavisam vienkārši. Rīt jāuzvar Ungārija. Vēl ir citi varianti, bet šis ir visdrošākais. Un arī šovakar ir hokeja apskats, un tas bez ceturkšņa pusnaktī. Un šoreiz studijā būs hokeiste Hanna Štrausi un komiķis Rudolfs Kugrēns. Un tagad par hokeja NHL cīņu par Stanley kausu. Tur rietumu konferences finālā Las Vegas jau pārspēja Kolorādo visā sērijā ar 3-0. Las Vegas Golden Knights Colorado Avalanche 3. spēles sērijā beidzās ar 5-3, kaut pirmajā periodā Avalanche bija 3-0 vadībā. Pamatturnīra uzvarētāji Colorado hokeisti bija zaudējuši pirmajās 2 mājas spēlēs, no arī 3. 3-5 un sērijā jau 3-0 Golden Knights labā. NBA basketbola rietumfinālā San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder jau 4. spēle 103-82 un sērija atkal nešķirs 2-2. Vembanjamam 33 punkti, 8 atlēkšās bumbas, Thunder līderim Džilisam Aleksanderam tikai 19. Eurolīgas finālā Atēnās Grieķu Olimpiakos uzvarēja Madrids Real 92-85. Viens no finālspēles tiesnešiem bija arī mūsu Oļegs Latiševs. Mainieki izšķirīgo pārsvaru iegūta beigu ceturdaļā. Fournier Olimpiakos labā guva 20 punktus, Lailsam Real rindās 24. Latvijas futbola virslīga, tur pašlaik Ogres United pret Grobiņu 1-1 pēc 1. puslaika, un vakarā vēl RFS līderis spēlēs pret Tukumu. French Open tenisā 1. kārta vēl turpinās Parīzē, Roland Garros kompleksā, un šovakar Aļona Ostapenko spēlēs pret Elu Zaideli no Vācijas, un tas spēles sākums būs ap 7 vai pat nedaudz vēlāk. Ukrainiete Dajana Jastremska pret itāliešu Jasminu Paulīni cīnījās vareni, bet tomēr zaudēja 5-7, 3-6. Patiesībā 2 ļoti labi spēlētāju duelis. Polietīgas Jonteka austrāliete Emerson Jones uzvarēja visai pārliecinoši 6-1, 6-2. Jā, un vēl par motorsportu. Kanādas lielā balva 1. formulā ir beigusies, un atkal uzvara Kimi Antonelli 4. pēc kārtas, un viņš nostiprinās vadībā kopvērtējumā.
Sākumā Antonelli cīnījās ar savu komandas biedru no Mercedes George Russellu. Beigās viņš tomēr pirmais un 4. uzvara sezonā jau pēc kārtas. Itālijas pilots ir stabili pirmais kopvērtējumā. Russells izstājās zinēja defekta dēļ. Otrais beigās Kanādā Lewis Hamiltons, trešais Max Verstappens un kopvērtējumā otrais aiz Antonelli Russells, trešais Leclercs. Zviedrijas autosportists Feliks Rosenkvists uzvarēja prestižajās Indianapolis 500 jūdžu sacīkstēs. Otrais lietuviešu izcelsmes ASV braucējs Davids Maļuks, kas atpalika tikai par nieka 0,0233 sekundēm, visu laiku mazākais uzvarētāja pārsvars. Labāko trīniekā arī jaunzēlandietis Skots Maklafins. Jā, tāda jaunuma sportā un tāda Ilze Skudra par gaidāmo laiku. Visu labu!